Pirms gandrīz 3 gadiem es pabeidzu studijas Dānijā un Nīderlandē. Es studēju inovācijas veselības nozarē. Un tad es sapratu, ka insulta rehabilitācijā, insulta aprūpē ir ļoti daudz ko darīt. Un es gribēju palikt šajā nozarē. Un tad es kopā ar savu atrasto kolēģi Jānu Šlēziņu dibinājām Vigo Health uzņēmumu 18. gada nogalē. Šobrīd Vigo piedāvā personalizētu terapiju cilvēkiem, kas pārcietuši insultu, palīdzot viņiem rehabilitācijā. Terapija ir certificēta Eiropas Savienībā, tā ir izstrādāta ar labākajiem speciālistiem šeit Latvijā un arī ārpus Latvijas. Mums galvenie sadarbības partneri ir Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari. Terapija ir multimodāla. Tas nozīmē, ka terapija sastāv no vairākām daļām, un mēs esam paņēmuši to labāko praksi, kas pasaulē ir. Tā ir funkcionālā terapija, apvienojumā ar kognitīvu behaviorālo terapiju un pacientu izglītošanu. Un tas jau ir pieejams pacientiem te Latvijā. Commercialization Reactor jau vairāk kā 10 gadus strādā ar zinātniskiem jaunuzņēmumiem, un ir aizraujoši redzēt, kā zinātniski sasniegumi pārvēršas digitālos produktos. Šobrīd jau apmēram 1/3 no mūsu fonda portfeļu uzņēmumiem ir ar digitāliem produktiem. Vigo Health mūs pirmkārt iedvesmoja ar savām ambīcijām atrisināt globālu problēmu, un arī viņu komanda ar savu kompetenci, enerģiju mūs pārliecināja, ka vēlamies šo jaunuzņēmumu atbalstīt. Vigo Health galvenā atslēga ir tās komanda, kas savieno medicīnu un tehnoloģiju. Cilvēki ar pasaules pieredzi, lielu enerģiju, čakli. Man personīgi ir pieredze, ko nozīmē insulta pacientu rehabilitācija. Mana mamma ASV tieši nodarbojās šī jomā daudzus gadus, palīdzot cilvēkiem atgūt iemaņas pēc insulta. Digitālā terapija tieši paplašina to lauku, cik cilvēkiem un uz cik ilgu laiku ir pieejama šāda rehabilitācija. Un šis būs ļoti svarīgi arī pēc Covid laika. Medicīnas tehnoloģija ir ļoti strauji augoša nozara pasaulē. Un investori arī redz tur lielas perspektīvas un gatavi to atbalstīt nākotnē. Uz doto brīdi Vigo ir lietojuši vairāk nekā 100 pacienti, vidēji lietojot 3 mēnešus. Taču daudz no viņiem izvēlās lietot Vigo vēl ilgāk par šo laiku. Vigo satura izstrādē mēs sadarbojamies ar rehabilitācijas centru Vaivari un ārvalstu speciālistiem, lai nodrošinātu zinātnē balstītu pieeju satura radīšanā un pilnveidošanā. Vigo ir pētīts preklīniskajā jeb lietojamības pētījumā sadarbībā ar Rīgas Tradiņu universitāti, kur ir iegūti ļoti pozitīvi rezultāti, kas norāda uz to, ka mēs esam uz pareizā ceļa. Mūsu mērķis ir, lai Vigo nonāk katra insulta pārcietušā mājās. Jo mēs skaidri zinām, ka mēs varam palīdzēt viņiem atvesļoties. Mēs tāpat laikā plānojam arī tulkot Vigo citās valodās un pievērsties arī citu slimību rehabilitācijai. Mūsu plāni ir ļoti ambiciozi, un tāpēc mēs jau tagad plānojam nākamo investīciju piesaisti vēl straujākai izaugsmai.